Otrs lielākais uzņēmums Lietuvā pēc tirgus kapitalizācijas ir Telia Lietuva. Tas ir telekomunikāciju uzņēmums, mobilo un fiksēto sakaru pakalpojumi, internetu pakalpojumi, televīzija. Tas ir Zviedru telekomunikāciju uzņēmuma Telia. Meitas uzņēmums, tam pieder 88,15% no Telia Lietuva akcijām. Šis uzņēmums biržā ir kopš 2000. gada, tam tirgus kapitalizācija ir 1,18 miljārdi eiro un apgrozījums nedēļā ir 261 tūkstotis eiro. Attiecīgi arī pie šāda te apgrozījuma ikdienas investoram ir iespējams veikt arī darījumus biržās salīdzinoši brīvi. Spriežot pēc rādītāja PI, jeb cena pret peļņu, tad tas ir 13,92 un dividendžu ienesīgums tam ir 5,39% pēdējos 12 mēnešos. Manā skatījumā šis ir vidēji novērtēts uzņēmums pret paša vēsturiskiem radītājiem. Tam ir ļoti spēcīga bilance ar gandrīz neeksistējošiem vai pat nulles līmeņa parādiem, un tam ir pieaugošas peļņas maržas un arī atdeve uz pašu kapitālu. Redzam to, ka pēdējos gadus uzņēmumam ir izdevies būtiski audzēt peļņu uz vienu akciju. Attiecīgi šeit, kā es biju minējis, tad peļņa uz vienu akciju pēdējo 12 mēnešu periodā. Redzam, šis līmenis ir būtiski pieaudzis pēdējos ceturkšņos, pēdējos gados. Attiecīgi arī akcijas cena pēdējā laikā ir ļoti strauji pieaugusi, bet pat pie šī straujā pieauguma uzņēmums ir novērtēts vēl joprojām vēsturiski vidējos līmeņos. Tas šobrīd vēl nevarētu to uzskatīt par dārgu, ja skatītos pret tā vēsturiskajiem rādītājiem.